Kas tad ir pārvaldīšana? Ja mēs gribam skatīties tieši dzīvojumu māju pārvaldīšanas jomā, tad, protams, likumā ir tikai viens termins. Termins pārvaldīšana. Bet jau tālāk, skatoties jau detalizētāk, mēs vēl sastopamies ar tādu terminu kā uzturēšana. Un atkal jau citi normatīvi akti parādās termins apsaimniekošana. Bet kopumā ņemot pārvaldīšana, tā ir pirmkārt visu darbu, visu procesu organizēšana, lēmumu pieņemšana par ēkas tehniskā stāvokļa uzturēšanu, par apkopēm, par apsekojumiem, par dažādiem mazākiem vai lielākiem atjaunošanas darbiem, par būvniecību. Protams, ka tā ir pārvaldīšanas darbu plānu sastādīšana, tā ir visa finanšu plūsmas organizēšana, visi aprēķini tie ir, un noteikti neaizmirstam arī par diezgan jauno prasību mājas lietas kārtošanu, tajā skaitā būvniecības informācijas sistēmā. Ja mēs skatāmies varbūt dziļāk, kas tad ir, kā mēs bieži lietojam uzturēšana, apsaimniekošana, tad jāsaka, tā ir fiziskā saglabāšana. Un tā tieši būs teritorijas, telpu, sanitārā apkopa, tie būs dažādi labiekārtošanas darbi, tā būs pakalpojumu nodrošināšana, tā saucamie komunālie pakalpojumi, jo ēkām ir jānodrošina siltumenerģijas piegāde, augstais ūdens kanalizācija, atkrituma apsaimniekošana.